Jūs redzējāt šodien spēli tikko? Latvija pret Horvātiju. Jā. Dramatiski. Dramatiski. Nē, sākumā nebija tik slikta, bet... Sākums bija diezgan labs, es to teikšu. Nebija labs, bet man liekas, ka vislabākā bija otrā ceturtdaļa. Trešajā ceturtdaļā tas vienkārši neiespējami 20 punkti. Viņi ieguva. Mēs tikai 9 ieguvām. Viņi atspēlēja pilnīgi visu. Ceturtdaļā vispār 10 punkti priekšā, viņam mēs, protams, atspēlējām, ja? Bet... Gandrīz. Bet vispār beigas ir vienkārši kolosāls. Jā, tiešām kolosāls. Mēs varējām vinēt, bet nē, tad 11. numuram jāiemet trīnieks, bet viņš diemžēl neiemet. Es nezinu, kaut vai kaut ko tur novadīs, nenovadīs. Kaut vai. Bet tu kaut vai iedos piespēles 2, kaut vai metis, bet ne jau 3. Es vienkārši nezinu. Tas tiesnesis, bet tas treneris. Manuprāt, tā bija viņa vaina, ja viņš to pašu bija ieteicis viņam darīt. Vienkārši kauns. Tagad viss čempionāts ir pajūtas. Vienkārši, bet viņi arī tik lēns spēlēs. Es arī rītni varētu, nezinu, ātrāk nobraut. Vai ne? Mēs draugrēs labāk nobraut. Vai ne? Pirmā tas mētienis viņš tā lēni lido, viens būtis mazliet stīpai aizmēt. Bet man liekas, ka draugrēs pat labāks. Es izdomāju. Man liekas, ka es pat labāk varu iemest. Vai ne? Šīs arī bija mūsu domas par šo spēli. Jā. Mums īpaši, man liekas, ka, kā jau mēs jums parādījām, mēs esam labāki par Latvijas izlasi. Nē, mums, jā. Mēs būtu katru iemetuši, ko viņi met. Labi, tad čau. Čau. Lūdzu. Un jums arī čau. Tā.